Nu, labvakar, pilsoņi. Var sakot, tiešai no gultas atkal, jā. Kaut kas vakar bija uzrakstījis, ka būtu, inčīgi pasakot līdz visam, tam atvesaļošanās procesam un tā tālāk. Un tad es domāju, zin kā, es nav baigā aizņemtais čals tagad, galīgi nē, tā nav tā, ka, zin kā, ka, ak Dievs, kurā brīdī es ko paspēšu, galvenais paspēt, aizskriet līdz toaletē, jā, kamēr, rīdz, tev nav jau noslaucījis ciskiņi, bet pārējais ir, kārtojams, jā, un te es domāju, nezinu, ja ir interesi, tad es varu pastāstīt, jā, lēnā garā, ja nav interesi, tad pēc tam atkal nē. Jā, pats pirmais, jā, protams, paldies, par nereāli daudziem atvezaļošanās, kā saka, vēlējumiem, jā, par ieteikumiem. Man raksta cilvēki privāti, jā, saka, kā viņi ir darījuši, kam ir bijis, jā, viens tur to iesaka, otrs to, tur man pat ļoti labs fizioterapeits pats uzrakstīja, jā, viņš saka, sarunāsim, kad varēs pie manīm atnākt un tā tālāk. Ir sajūta, ka es esmu vajadzīgs, jā, un tas man ļoti sirsniņa sildi, jā, ļoti sildi sirsniņa, teikšu godīgi, jā, tiešām tā, kad sildi, jā. Bet, es varu pastāstīt, jā, tā tad sāksim ar nakti, jā. Kas notika naktī? Tā tad naktī notika lielākoties gulēšana, jā, bet notika kaut kādas 3 stundas, kad es pamodus un nevarēju aizmigt, bet, principā, jā, poze šitāda. Jā, tad tu guli uz muguras, jā, tad tu guli uz labā sāna, tad atkal pāris reizes uz muguras, tad kaut kāds 7 reizes uz labā sāna, uz muguras, uz labā sāna, uz labā sāna, uz muguras, karoči, nav baigi, kur izvērsties, nav, jā, tieši tāpēc es esmu pieredzis pa gultu ņemties, tā kā, helikopters kaut kāds apačī, jā, un man bišķi tagad ierobežots, bet, principā, jā, rīt vispār ļoti labi norauju masā. Un tagad pamostos, tagad domāju, jāaiziet, redzat, šodien man matiņi tīri, es domāju, pizdubļēt, davai, es ielīdīšu dušā, jā, vienreiz jau es biju bijis, es domāju, es ielīdīšu dušā, jā, tas nav dikti sarežģīti, jā, man duša ir, tā kā lielam cilvēkam uztaisīt, un es pisu uz dušu, jā, trakākais ir, tā iekāpšana man ir tāds pakāpieniņš neliels, bet, nav tik traki, jā, galvenais jāskatās, lai neslīd tie jobanie, šitie te palikteņi, šitie te, kā viņi sauc, jā, respektīvi manēja palikteņi, jā. Tad jā, iekāp dušā, normāli nopičājos, jāzin, ka uzreiz sajūtos tāds tīrs, simpātisks, smuks, jāzin, kā domāju, Tinderi ielikt bildi, jāzin, kā varbūt grib kāds atbraukt nopisties, tas saprat, kad es, vienīgais, kur es varu nopisties, ir dušā, jā, un tas pats, uz grīdas, tikai es varu nopisties, domāju, huisņīm, jāzin, kad nerakstīs vēl, manējā vēl rīt atgriežās, tur tāds pisiens būs, ka maz man neliksies, vairāk nekad negribēs, labi. Visi, jā, nomazgājas tagad smuks tīrs. Sāk vilkt uz huīņu, Ēst joprojām negribās, jā, no rīta joprojām negribās ēst, un tā, bet, ūdeni mēģina dzert, un šodien rezultātā baigi daudz ūdens izdzērt, baigi daudz, jā, es tagad ar tādām bišķiņ, tādām, ar piesardzību, teiksim, tā es gaidu nakti, jā, jo, ka nesanāk kāds slapjais sapnīts, jā, jo man sīkā uzvārīja zupu, jā, es teicu, es nevaru neko īsti tā iest, man nekas neprasās, viņi ļoti garšīgi zupas vāri. Un davai frikadeļu zupu uzvārīšu. Saku, davai, jā, uzvārīju zupas, iepirdu 3 zupas, jā, 3 zupas, vēl pa vidam es izdzēru litru tējas zaļās, jā, litru parastā ūdens un tā tālāk. Tā kā es tagad, principā, es tagad tā kā gurķis, lielāko daļu ūdens sastāv. Suka, tā kā kaut kad viņš nāks ārā, galvenais, zin kā, naktī tagad tā viltīgi jābūt gatavam uz, kā saka, uz kaut kādām provokācijām, jā, tā kā parasti Lavrovs Krievijā saka, jā, mēs nepakļausimies NATO provokācijām, mēs arī šitām urīnu provokācijām nepakļaušos, es esmu gatavais, jā, gatavs uz pēdējo alertu stāvokli, jā, man ir oranžais brīdinājums. Šobrīd, vienreiz bija pamīst, visi it kā bet kaut kad viņš suka nāks ārā, jā. Es tagad domāju, nē, šodien davai manī aizbrauc nopirkt zāles, jā, tās zāles nav saistītas ar šito kāju, man tur ir viens cits, kas man tagad iet uz beigām, pazvana dakterē, jā, savai saka, izrakst man zāles. Es tagad domāju, davai pamēģinās pabraukt ar mašīnu, jā, jo ar mašīnu man teica, ka var braukt, jo man ir augstais automāts, ne man sievai, jā, bet, sievai, man, jā, jo, es jau viņai nopirku, faktiski man tikai uz viņas vārdu. Un
augsts sēdeklis, viss, nu, tā kā stāstīts, ka tur kājas nedrīkst vairāk par 90%, tur, bļēd, 90 grādiem, tā, tur, karoči, šitā un tā, un es tagad domāju, davai pamēģinās. Aiziet līdz mašīnai, jā. Staigāšana pa māju ir galīgi ok, jā, jāskatās, protams, lai neaiziet kaut kāds slidenais, jā, ka neparauj kaut kur, zin kā, uz priekšu, vēl tur kaut ko, bet pārējais, zin kā, tie kruķi, ja viņi, nu, normāli turās, значит, viņi normāli turās, bet, nu, jābūt piesardzīgam. Aiziet līdz mašīnai, jā, nu, un tagad sākās, principā, dienas interesantākā daļa, bļē. Viņi saucās iekāp mašīnā un izkāp no mašīnas, jā, nu, liekas, kas tur ir, un vietas ir dahujā, zin, ka es uzreiz aizbīdu sēdekli līdz galam. Viņš ir diezgan augsts, gandrīz man dirs augstumā, bet, nu, huiņa tāda, jā, nu, ka jāsēžās iekšā un sanāk, ka viņai, nu, tas krēsls ir, bļeģi, nu, tik navaročenijs, jā. Man liekas, nezinu, pilotam lidmašīnā tik navaročenijs krēsls nav, jā, tu tur vari viņu piepumpēt, izpumpēt, uztaisīt tā, uztaisīt šitā uz priekšu, uz atpakaļ, hujomajo, nu, tu tur, nezinu, var vaiprātā viņu uztaisīt. Visi labi, bet viņam ir, nu, tāda apmalīta un sanāk, nu, tā kā sēsties točna, bļeģi, ar to jobana operēto vietu, jā, no, tur tā brūce ir tāda, viņi ir aizlīmēti, bet viņi ir, nu, blin, es nezinu, cik, nu, viņi dahujā, jā, nu, es teiktu kādi, nu, centimetri 20, jā, nu, un viņa sāp, jo viņi vēl ir ar skavām, viņi pat nav, nu, sašūt, viņi ar skavām, bļeģi. Un es tagad sēžos, bļeģi, ahujēna, sāp, ahujēna, jā, to labo kāju tu iecel iekšā, jā, viss normāli, un tagad kreisā tev joprojām nestrādā, jā. Es, protams, pavingroju, jā, man tur ir basic vingrinājumi, tur pakustināt pirkstgals, jā, pamēģināt piespiest tur ceļgalu pie zem, nu, nevis ceļgalu, bet to ceļu bļodiņu, nu, respektīvi otru pusi uz leju. Un pēc tam mēģināt pacelt to kāju gaisā. Nu, labo kāju, protams, es varu pacelt, vai kaut vai, nu, gluži aiz ausīm es nevaru aizlikt mauku, es neesmu no Las Vegas, bet, nu, es varu augstu viņu pacelt, jā. Kreiso kāju es nevaru pat, 1 centimetru pacelt. Nu, nevar, jā. Nu, tad es izdomāju tā, ka es paņēmu palagi, jā, pārmet pārnu, un te es viņu tā lēnā garā vingrinu. Tas viss labi, jā, bet palags man mašīnā nav, un tagad es mēģinu to kreiso kāju dabūt iekšā. Dirsa sāp, jā, dirsa sāp, pareizāk, nu, tas, kur tas iegriezums gurnā. Kurpes, protams, uzģērbt nevaru, jā, nu, līdz ar to es esmu čībām, nu, paldies Dievam, nav decembris, neizskatās, ka iebanāci, bļeģi, izmucis no Tvaika ielas, jā, un tagad izgājis, bļeģi, cigaretes nopirkt. Līdz ar to, nu, es ceļu to kāju, nu, pa laimi nebija tā, ka tur, zin kā, salasījās skatītāji, un jau puikas sāk biļetes tirgot, nē, man te tāda nomaļāka iela bišķiņa. Nu, to kāju līdz pusē ieceļ, es tur mēģināju šorta gala viņu pacelt un tā lēnā garā kustin, bļā, nu, gandarījums sajūt, nu, es nezinu, vai kāds no jums ir, bļā, es nezinu, nu, ar ko salīdzināt, es neesmu noskrējis maratonu, bet man liekas, nu, sajūt būt tāda pati, jā, ka es esmu noskrējis maratonu, es ieceļu kāju, ielieku kruķus, bļā, krūta, jā. Un sāk braukt. Braukšanai, protams, absolūti netraucē, tāpēc, ka tev kreisā kāja, tu viņu nomet mierā, jā, tu brauc, tas ir automāts, tikai ar labo kāju 2 pedāļu spaidi, vispār nejūt nekāda atšķirība, vai man tur ir kaut kas operēts, vai nav nekas brauc. Aizbrauc līdz aptiekai, nolikos, nu, īsti laikam nevar likties, bet es šoreiz nolikos invalīdu stāvvietā, jā, nu, pie pašām durvīm, jo negribējās tā lieta, nu, ceru, ka neviens tur nedusmojas, es parasti tā nedaru, un man arī nepatīk, ka citā dara, bet, nu, bļai, redz cilvēks reāli kruķiem kāp jārā 3 minūtes, jā, nu, skaidrs, ka tur, nu, nav tā, ka pīzļuks kaut kāds. Nolikos, iegāja aptiekā, jā, aptiekā man arī tur sveicina, tur uvažūha cieņā, jā, ko tev vajag, tur zin kā aspirīnu, kokaīnu, tu tik sāki marihuānu, bļaļ, iepis šprīci dirsā, jebkādas vēlmes, bļaļ, zin kā es saku, ne, man vienkārši 2 zāles daktars izrakstīja. Labi, tagad dabū un izēj vēl savu rimčikam, nopērk dzeramo. Vēl vienu dzeramo izdzēru pareizi, pat nevis 4 litri, bet 4,5, jā, maziņo minerālīt ar kaut kādām tur piedevām. Nu, vot, un tagad, jā, ej atpakaļ uz mašīnu, bļaļ, nu tā iekāpšana atkal labi ir, kāp iekšā, jā, nu kaut kad iekāp, jā, brauc uz biroju. Žigs izdomāja, bļaļ, brauc uz biroju pastrādāt, jā, brauc pastrādāt, Žigim patīk strādāt, jā. Tie, kas man tur citreiz prasa, jā, nu kur tu ņem naudu ceļojumiem, bļaļ, nu paskatieties cilvēks, bļaļ, reāli, nu zin kā, viņš ir, nu, pat no ierakuma izcelts, bļaļ, izoperēts, un jā, viņam te jāguļ tur, bļaļ, jāmēģina kreisā kāja pa 1 centimetru pacelt, viņš pis uz biroju strādāt, jā. Aizbrauc uz biroju, bļaļ, tur izkāpšana bija pizdātā, jā, nu vienkārši nevar izkāpt kaut kā, jā, nu ceļ to kāju, atkal spiež tas gurns, jā, gūži, jā.
kaut kā ceļu, hujaks nokrīt šība, nokrīt šība, viņi pakrīt zem mašīnas, jā, pakrīt zem mašīnas, es domāju, nu, bijis vienkārši, jā. Bet, nu, labi, izkāp jārā, tur pa laimi, nu, stikla nav, viss normāli, un tā šība nav tāla aizkritus, es viņa kruķi dabūnu atpakaļ, uzmauc kājā, ieeju, pastrādāju, jā, daudzes, negribās, zin, kā, nu, galīgi, tā kā, nu, sapist veselību un tā. Bet sēdēt es varu, jā, un pat ir ieteicams nevis visu laiku gulēt, bet pastaigāt, pasēdēt un tā. Kaut kādas stundiņas 3, bet ar pārtraukumiem, jā, ar pārtraukumiem, jo, nu, burtiski pēc kaut kādām 40 minūtēm es cēlos, izmetu līkumiņu, pastaigāju, viss zolīt, krēsls atbilst visām normām, kājas 90 grādu leņķī, viss, tā kā zolīt, piepisties nav kur, ienāk kaut kāds, zin kā šitais te bērnu tiesība aizsardzības centrs, nahuj, tev krēsls ir nepareizā stāvoklī, piepisties nav kur atkal, nu, nav kur, jā, nu, var mēģināt uzrakstīt vidam, vai nezinu, vai vēl tur kaut kādai Latvijas televīzijai, jā, sūdzību, ka kāpēc žigim stāvoklis krēslam nav tāds, kā, nu, bērnam būtu izdevīgāk, bet, nu, tur nav kur piepisties. Vislāp tagad, jā, nu, un sēž un jūt, nu, sāp, jā, kaut kā nav, un tā sāpa aizgājusi uz cirksni bišķiņ, jā. Es domāju, jau jāpis mājā pietiks, jā, nav ko tur, zin, kā no sevim Rembo tēlot. Jā, piši atpakaļ uz mašīnu, jā, visu aizslēdzu, iekāpšana, jopt, vai mat, nu, nevar iekāpt atkal, nu, tur iesēdies, atkal sāp, atkal tu cel to kāju, nu, šitais, nu, bez diršanas, man liekas, kāds 5 minūtes mēģināja iesēsties tai mašīnu, kāds 5 minūtes, es domāju, nu, man tur apkārt 5 stāvens tie cilvēki, kas tur skatījās, viņam bija tāds interesants šovs, nu, ja kāds skatījās. Ja kāds neskatījās, tad varat pasakot līdz tiešraidē. Jā, es gandrīz katru dienu tur braukšu, paskatieties, kā es kāpju ārā, kā priekšā diezgan interesanti varētu būt. Jā, uzlikt kaut kādu Benny Hill mūziku fonā vēl, bļaļ, un būs beidzēji viss rīliņš. Nu, labi, ir tagad viss. Iekāp iekšā, brauc, un man vienu omnivu jāizsūt. Pats interesantākais, jā, nu man tā paciņa, nu kā man viņi jāiznes līdz mašīnai, bet es nevaru, jo man ir krūķi abās rokās un man nav, kur man tur ir grāmata iekšā. Nu, neko, es tā kā suns, bļaļ, zobos hujaks, jāzina, kā Džeks pisa kruķiem, bļaļ, paka zobos, bļaļ. Suku uz mašīnu pisi, jā. Iesēžos, viss tagad piebrauc pie Omnivus, jā. Es tagad domāju, nahu, es nekāpšu ārā, es bļaļ, es negribu, nu, es zinu, kā kaut kad es tūlīt izkāpšu ārā, pēc tam skaties jau oktobrs, bļaļ, laiks samainījies, jā, jau. Es tagad skatos, kaut kāda sieviete izņem paku, jā, no citu pakumāte, es saku, atnāc, mani piedāvājums tev, jā, pienāk, es saku, iemet paciņu, lūdzu, man jau ir iepriekš reģistrēti, jā, man jau ir izdrukāta uzlīme un tā tālāk, viņi saka, es to nekad nav darījis, es saku, nemīzi, es tev pastāstīšu, bet tā pastāstīšana ir tā, ka, nu, es stāvu patālu, jā, un tad viņa to nav darījusi, nu, tur bija arī, tur atkal, ja kāds seko, tur ir vesels, bļa, piedzīvojums. Nu, 5 minūtēs tik galā malacis, jā, važuhies viņai uzsit uz pleca gandrīz, nu, ja viņa būtu pienākusi tuvumā, viņa noteikti tur, bļa, es dzirdēju, ka murminot gāja projām, bļa, pideras, kā tu man zai bal, bet varbūt es kļūdos, jā. Viss tagad brauc mājās, jā, brauc mājās. Suka piebrauc. Man bērni ir, nu, vienkārši latvieši, jā. Jo, kad es izbraucu, man mašīna pie pašiem vārtiņiem stāvēja. Puika ir bijis izbraucis, jā, meita bijusi izbraukus, un hujaks mums jau, bļaļ, biezā ģimēt katram savu mašīnu, hujāma, jā, beigās, bļaļ, viss mašīnas nolikts, jā, stāv tēt uz ielas, kas tad tev tur atnāk, bļaļ, zin, kā 8 kilometri, 4 pis pa kreiz, bļaļ. Suka, jā, es labi ir, bļaļ, es nav ļauns, jā, es domāju, ko es bērns trenkāšu, es jau tāpat viņas trenkāju, te, kur vajag, kur nevajag, zin, kā atnes padod, nokārto un tā tālāk. Es, davai tagad mauc, jā. Mauc ārā, bļaļ, velku to kāju, viņa neiet. Nokrīčība, atkal, šita nebišu sūdīgāk, man ir grants ceļš, un tur tāda sīka akmentiņa, jā, nu tad tagad izcel to kāju, jā, tu izliec ārā kruķus, tu tagad hujaks stumies ārā. Bļaļ, sajūts ir interesants, teiksim tā, jā, zin, tāda baskāja taka invalīda variants, bļaļ. Hujaks, es tur to čību meklēju, atrodu, bļaļ, uzbāžu, jā, eju, bet es to kāju nevaru nopurināt, saprotu, nu es viņu nevaru īsti nopurināt, es tur mēģinu kaut kā tur tos akmentiņus dabūt, bet viņi man tur šļūkā pa to zandalu, ne pa zandalu, bet pa čību, jā, nu es tagad pieeju pie vārtņiem, izrādās puika tur un spēlējās, jā, viņš saka, kas tev ir, es saku, nē, viss normāli, zin, kā pastaigājos, te bišķiņ, bļaļ, akmeņus palasīt pa ceļam. Nu tā, tad iegāju iekšā.
Jā, meita bija zupu uzvārījusi un paēd ļoti garšīgi. Es saku, beidzot apetīti parādījusies, beidzot tiešām parādījusies apetīti, bet tieši uz tādiem šķidrumiem nevelk, ne uz ko tādu smagu ēdienu, ne gaļu īsti gribās, nekas tādu, nu vienkārši zupu, mājas zupu. Tas bija, nu, šitā frikadeļu zupa, tas bija, nu, labākajā laikā, labākā zupa, kas man tagad ir bijusi. Nu, un tad viss, jā, nu, tagad iepirkt vakarzālītes saucamās, nu, un tagad, neko, gaida atkal nakti, jāpastās kādu fileni, jāpalas grāmatu, jā, šitās, starp citu, bļaļ, paņēma, vajag labā grāmatu, jā, ir kāds nav lasījis, Alisters Maklīns, bļaļ, Fear is a Key. Es biju lasījis, bet es gribu pārlasīt, jā, viņa vispār ļoti labs rakstnieks, ja kāds grib ar humoriņu un par otro pasaules kāru, un šitā konkrēti nav. Bet, jā, nu, nereklamē vienkārši saka, tā kā palasīšu šito te, pastīsies kādu fileni, nu, un tad atkal sāksies, nu, nakts rutīna, jā, nu, plus vēl noteikti skraidīšana uz stolti, jo kaut kādu brīdi tā frikadeļu zupa teiks, bļaļ, zin, kā es gribu ārā. Nu, tā, ceru, ka patika, jā, ja patika, dodiet ziņu, nu, es varu, kā saka, rītdien arī uztaisīt, nu, tik cik es sev pafilmēt nevaru. Pafilmēt es sev nevaru, jā, neņemiet ļaunā, jo turot kruķus ar to, nu, es nevaru. Es saku, es pat dzeramā pudelis nevaru paņemt rokā, jā, es nevaru, jo man jāturās pie kruķiem. Nu, ar abām rokām, un līdz ar to es viņu, nu, kaut kur pirksta starpā es varu paņemt. Nav tā, ka es varu apstāties ar vienu roku sev filmēt, tā kā es to parasti daru un stāstīt, kas notiek. Nu, atliek gultā ticēt, grib vai nē, jā. Kaut kā tā, jā, nu, nezinu, nu, pozitīvčiks, pozitīvčiks, jā, viss normāli, atvesaļošanās process, vienkārši uguns, jā, vienkārši uguns, viss notiek, viss rīt savu gaitu, un, nu, tad tiekamies, ja interesē rītā, ja man arī interesēs, ja nē, nu, tad kaut kad vēlāk, un, nu, kaut kā tā, jā, davai visiem priecīgu piekdienas godienu, jā, un tad davai.